Jāgavā kaut kur to jāgavā. Vai kaut kā tam līdzīgi. Sveicināt Jāņa Čaksas dzimtas mājās. Speciāli pielieku klāt dzimtas un ar uzsverot ar galotni, jo šīs nav dzimtās. Jūs kāda atšķirība, ja? Jā, sapratu. Nu jā, Jānis Čaks ir dzimis citā vietā. Jelgavas pusē, bet Lielsasavā vairāk uz Leišu pusi un Kristītes Sesavas baznīcā. Bet tad, kad viņam ir 12 gadi, tad vecāki pārceļas šeit, nopērk šeit mājas un no šeit paiet Jāņa Čaksas bērniņš. Te viņš, rotaļājas, te viņš iet no šeit sāk iet skolās un te viņš izaug būtībā. Tad, kad strādā Jelgavā par advokātu, tad viņam ir dzīvoklis un vēlāk arī māja Jelgavā, bet šī ir tā vieta, kas, lauku saimniecība, kas palīdz uzturēt ģimeni. Un vēlāk, kad viņš jau ir prezidents un dzīvo Rīgas pilī, tad šī ir tā vieta, kur viņš brauc atpakaļ. Man uzreiz jums jāstāsta tā, ka, kas šeit ir palicis no tā laika, kad šeit bija Jānis Čaks? Pirmām kārtām, kur tad bija lielie koki, kas tās mājas galā. Tur bija vecā auča māja. Perpendikulāri šai mājai, ja, te, kur tie lielie koki mājas galā. Perpendikulāri šai mājai vairāk uz pusi bija vecie auči. Tā ir tā māja, kurā uzaug Jānis Čaks. Šo viņš iecer vēlāk. Tad, kad jau ir prezidents, un es pastāstīšu kāpēc. Kas vēl šeit ir saglabājies? Tur dārzā ir vecā kalpu māja. Tā otra, jā? Tā otra, šī pirmā, nē, tā ir tagad celta garāža, bet tur tālāk kalpu māja. Un vēl tur upes krastā, redziet, tur arī ja? Jo tā bija ļoti liela saimniecība, viņam bija vairāk kā 200 hektāri. Viņam bija 16 dzīves šeit un ļoti daudz ko darāmā, un tāpēc mums te bija gan sezonas strādnieki, gan kalpas strādā, kā jau kārtīgā zemnieka saimniecība. Vēl šeit ir saglabājusies tā brīnišķīgā liepa aleja. Tagad, diemžēl, bez lapām, bez riediem, bet vasarā viņa vienkārši fantastiski. Šo aleju ir stādījis vēl Čaksas tēvs. Viņš šur pārcēlās 1871. gadā. Varbūt ne gluži tajā gadā, bet ap to laiku arī tā aleja ir iestādīta. Un lieliski saglabājusies aleja. Un tālāk tu gar upes krastu varbūt vēlāk izvērsies. Tur ir kastaņu aleja. Liepu aleja bija no saimniecības ēkām ceļš uz Jelgavu. Kastaņu aleja no dzīvojumās mājas. Tas ceļš, pa kur mēs tagad braucam, tajā laikā nebija vēl. Bija tā kā no mājām izējošs ceļš, un tad tur tālāk līkumiem gar upes krastā aizgāja ceļš uz Jelgavu. Vēl ir pagrabs saglabājies. Tagad gan bez šaubām moderni apmūrēts ar puķu dobēm, bet iekšpus viss ir tāda, kā Čakstu laikā bija liels, pamatīgs, divdaļīgs pagrabs, jo saimniecība liela un ir diezgan daudz ko glabāt. Es teicu, ka Jānis Čaks izauga vecajā mājā, bet šo māju viņš iecer tad, kad ir jau cilvēks gados. Viņam ir liela ģimene, viņam ir 9 bērni. Un tajā laikā, kad viņš ir prezidents, jau daudz bērnu izauguši jau, viņiem pašiem jau ir ģimenes. Un viņi dzīvo visur, kur Jelgavā, Rīgā, Jūrmalā, bet ļoti bieži brauc te uz Aučiem, kur visiem ir ļoti mīļa vietas, tās ir tēva mājas un arī skaisti pietiekoši. Bet vecā māja vairs nevar uzņemt visu. Un viņi tur dzīvojušies pa klētīm, pa sieraukšām, pa šķūneļiem, nakšņojuši. Varat iedomāties šodien prezidents ģimeni pa klētaukšām dzīvojuši, ja? Piesvaigi, bet tajā laikā cilvēks ir pieticīgāk. Un tad Jānis Čaks izdomā, ka viņam tomēr vajadzētu tādu kārtīgu dzimtas māju, kurā visiem pulcēties. Un sadarbībā ar savu jaunākā dēla draugu, arhitektu Robertu Laksu, viņš top tās mājas, ko mēs tagad redzam. Diemžēl Jānis Čaks šajā mājā nekad nav dzīvojis. Jo pēdējo reizi viņš te ir 1926. gada rudenī, kad ir uzcelti abi stāvi un uzlikts jumts, bet tā māja vēl nav apdzīvojama, iekšpus nav kārtībā. Un 27. gada pavasarī viņš nomirst. Un tad bērni lēnām pabeidz šo te māju, tad dzīvo viens no dēliem, dzīvo prezidenta atraitnis, viņi lēnām pabeidz, lēnām iekārtojas šai mājā un dzīvo šeit līdz pat 2. pasaules kara beigām. Kad tuvojas Krievu fronte, un viņi tāpat kā daudz latvieši nolēma, ka palikšanas viņiem šeit nav, jo būs tikai nepatikšanas, viņi dodas uz Ventspilu, tālāk uz Jūrgalnu un tālāk pārceļas pāri jūrai uz Krieviju. Es jūs aicinu iekšā, kamēr neesmu galīgi nosumuši.
Atradīs tāds gaismas, tad pašāks, bet atradīs ieraudzīt. Nu, lūk, šeit tātad Čaksas aizbrauc. Otrā pasaules kara beigās māja paliek uz saimnieku. Sākumā ir tāda kā palīga saimniecība vienai Rīgas drāžu fabrikai. Nāciet iekšā visi, panāciet uz priekšu, tad var nākt no vīlārēm. Jā, palīga saimniecība, jo pēc kara vēl bija tāda praksa, jo pilsētā cilvēkiem nav ko ēst. Un tad te nometina cilvēks kāds, kas novāc to, kas te ir iesēts iestādīts, vēl kaut ko izaudzina, ved uz fabriku un dala strādniekiem. Vēlāk uz šo palīgu saimniecību bāzes veidot tā saucamos sovhozes, ja padomu saimniecības. Un tad pievienoja šo te Aučas teritoriju, Aučas zemes kopā ar māju, pievienoja Bauskas rajona sovhozam Zālīt, kas ir 20 km no šejienes apmēram. Nu un vēl vēlāk te vietējais kolhozs paņēma šo te ēku savā īpašumā, un tad šeit šī mājā, un tā kalpu mājā dārzā, kopā dzīvoja 11 ģimenes. Tā bija tāda kā kopmītne. Un saimnieki, protams, neviena. Nu, un tad arī to māju stipri nodzīvoja. Šeit fotogrāfijās mēs varam redzēt gan veco māju, šeit augšpusē kāda bija Čakstas māja, gan to māju, kurā mēs tagad esam. Tajā laikā kāda tā izskatījās, tagad jau pēc renovācijas ir mazliet savādāk. Šeit var redzēt, ka te nu nebija nekādas puķu dobes, jā, tāpēc, ka te bija kārtīga zemnieku saimniecība. Bija klētis, kūtis, šķūņi, jā, to visu var redzēt arī šeit šajās fotogrāfijās. Nu, lūk, tad, kad šeit dzīvotie ļoti daudzie cilvēki, tad neviens nerūpējas par māju. Vispār cilvēki šeit dzīvoja lielākoties pagaidām. Kamēr iedos centrā dzīvokli vai kamēr uzcels paši savu māju, nu vai arī tāda cilvēka, kas visur dzīvo pagaidām. Tāda arī, kas mētājas no vienas vietas uz otru, bija diezgan daudz tajā laikā. Nu, tad tā māja tā pamazām tika nodzīvot. Katrs mazā istabiņa savām zilām eļas krāsām izkrāsota, bleķa krāsniņa ielikta, ja? Un vispār izskatījās diezgan šausmīgi, ja godīgi saka. Pēdējā bildes, tā pēdējā planšetīte, kas tur ar noglīvojuši, ja? Tur var redzēt, kā autors tā laikā izskatījās. Kā tāds sūnu ciemats. Taču tā krāsniņas reizes. Jā, tā krāsniņa, diemžēl, nav Auču krāsnes tur maz. Tā ir atceļojusi no Jūrmalas, tā piederēja Konstantīnam Čakstam, Čakstas dēlam. Ļoti. Ziniet, Jūrmalā bija Konstantīna māja, un tā tagad piederēja pēc Latvijas atjaunošanas viņa meitai Annai Čakstei Rolins. Un viņa ir tāda ļoti jau veca dāma, kas dzīvo Kalifornijā, Amerikā. Nu, viņa tad diezgan bieži brauc, viņa ļoti iesaistījās visādās aktivitātēs, bet viņa pārcieta 2 operācijas pagājušajā gadā un saprata, ka viņa vairs tik bieži brauc nevarēs, lai to māju uzturētu. Un viņa māju pārdeva. Bet, kad pārdeva to māju, tad atrada, ka savā laikā, padomu laikā, kad māja bija pārbūvēta un dzīvoja cilvēki, bija ievilkta centrāla apkure, bija nojauktas krāsnes, bet cilvēki bija bijuši tik saprātīgi, ka neizmet tos podziņus kā citur miskastē kaut kur, bet bija salikuši smuki kastēs un šķūnītī noslēpuši pašā šķūņa stūrī. Un, kad to māju pārdeva, atrada tās kastes ar podiņiem, atvedām šurp un šeit uzlikām šo Konstantīnu krāsni. Nu, lūk, bet Auča bija nodzīvot diezgan pamatīgi. Ar noplēstiem šķūnīšiem, visas ceļš, kur jūs nācāt, bija šķūnīšiem, tādiem maziem sabūvēts, noplēsti, nokurināti. Ziniet, kā cilvēki kādreiz darīja? Slinkums iet mežā pēc malkas. Ziema nāk virsū, jākurina. Noplēst šķūnim kādu stūri. Ja? Pakurināt ar to pašu. Tā arī darīja daži. Nu, lūk, un tad tā arī izskatījās šeit. Visāds grebašs samētāts, viens vecs autobus sarūsējis te mētājās un tā tālāk. Un tā tas bija līdz tam laikam, kamēr atbrauc no Zviedrijas prezidents vecākais mazdēls. Un viņš, tad, kad bija tāda iespēja, paņēma Aučas atpakaļ īpašumā un atjaunoja šo māju. Un tas par ģimenes līdzekļiem tika izdarīts. Un viņi tā arī teica, šī būs tā vieta Latvijā, kur Čakstas var atbraukt, tie, kas pasaulē izskaistīt, apmesties, padzīvot. Un šī ir tā vieta, kur Latvijā var pastāstīt par Jānu Čakstu. Un sadarbībā ar Jelgavas vēstures muzeju tapa tas, kas mums šeit ir. Vispār māja ir privāta īpašums. To apdzīvo Čakstas ģimene. Pats Čakstas mazdēls gan jau ir 8 gadus kā miris. Bet viņam bija meita Kristīna, ir meita Kristīna, kas ir prezidenta mazmeita, Kristīna Čakste. Un viņš ir mājas saimnieks. Viņa strādā Rīgā, no Zviedrijas pārcēlusies šur pārsvarā un dzīvo šeit Aučos. Tikai pašos ziemas mēnešos, novembra beigās līdz februārim, tad viņa aizbrauc uz Stokholmu un dzīvo tur. Nu, lūk, tagad tās ir privātās telpas, izņemot šeit vestibils, kurā ir stāsts par māju, ko esmu stāstīju. Tālāk tur ir stāsts par Jānu Čaksti, un tālāk ir par ģimeni un semināru telpu. Tas ir tas, ko mēs varam apmeklētāji apskatīties un parunāt. Ieejam šur iekšā, paskatīsimies šeit. Pārējais ir privāts, jā, viņi dzīvo šeit, nakšņo šeit. Ģimene sabrauc visu lielā. Nāciet tālāk šeit. Šeit ir mazā telpa, bet var sanāk arī vairāk
apsēdies kāds prezidents krēslā. Pie galva, es iedomājos, kas par skatu. Sanākam šeit arī no šitās pusītes var droši nākties šai, tas visiem viesiem. Nu, lūk, es jums tā ļoti ātri mēģināšu izstāstīt par Jānu Čakstu šajā telpā. Patiesībā, tas ir tāds ļoti pareizs gājiens, ka jūs atbraukuši šurp pirms svētkiem, lai padomātu par tiem cilvēkiem, kas bija tie, kas mūsu valsts dibināja. Mēs reizēm neaizdomājamies līdz tam, kas tā viņiem bija par atbildību un uzdrīkstēšanos, ko viņi izdarīja. Jo šeit, šajā teritorijā, valsts nekad nebija patstāvīgi bijusi. Neviens nezināja, kādai tai jābūt. Mēs bijām Krievijas sastāvā, mēs bijām vāciešu pakļautībā, mēs kādam visu laiku piederējām, Zviedriem, Poļiem. Mums nekad šeit nebija savu valsts. Un tas nav tik vienkārši tā pateikt, ka tagad mums būs savu valsts. Kādai tai būtu? Kā to darīt? Kā tagad visu organizēt? Kāda būs tā iekārta? Un man jāsaka tā, ka tā vecā Eiropa var būt pateicīga tiem mūsu cilvēkiem, kas nodibināja demokrātisku valsts šeit. Nevis karaļvalsts vai kaut kādu diktatūru vai vēl kaut ko. Un ir vērts pirms valsts dibināšanas svētkiem padomāt par tiem cilvēkiem, kas to darīja un kādi tie bija. Un kāds bija Jānis Čakste. Lai gan es jums sākšu ar to ļoti interesanti, ka tajā smukajā bildē 18. novembris, ne šeit viņa nav, 18. novembris, 18. gads, Nacionālais teātris, vienīgā fotogrāfija, Latvijas valsts dibināšana. Tajā bildē Jāni Čaksti veltīgi meklēts. Viņš tur nav. Kāpēc? Viņš taču piederēja pie valsts dibinātājiem. Nu, ir divi skaidrojumi. Viens domā vēsturnieki, ka Jānis Čakste ar saviem dombiedriem bija izveidojis jau Krievijā bēgļu gaitās Latvijas Nacionālo pagaidu padomu, un tur jau bija gada sākumā, 80. gada sākumā, jau bija pasludinājusi Latviju neatkarīgu. Un Angļi bija pat atzinuši. Un viņi uzskatīja, ka varbūt otrais to taču nevajag darīt, ja vienreiz ir izdarīt. Tāda ir viena doma. Bet Čakstes ģimene domā citādāk. Jānis Čakste ir prom tur Krievijā, pie Kazaņas. Iedomājieties, Krievijas iziet.